atnākšu ar pīķi pēc dienas zvanu nojaušu, ka viņai šitas nepatiks. Man ir attaisnojums gribēji. Nu, es nezinu, kad es biju domājis paņemt kameru rokās, bet šeit mēs esam. Atkal garažā, mašīnē no skata, Mijāte ir atpakaļ stūrītī. Jā. Mums ir īstenībā, es to parādīšu, bet 2 gadu laikā mašīna nav redzējusi ziemu un ir bijusi vai nu vasarā kaut kur ārā, vai arī varbūt vēlā rudenī, kas tagad ir drusciņš slapjumā. Bet pa 2 gadiem mēs pilnīgi visu mašīnu bijām pārmetinājuši. Un ir parādījusies atkal ar rūsas slānis. Es nezinu kādā veidā, un tur arī, man liekas, caurums ir. Un pačakojam, cik tur slikti ir. Satīrīsim visu, ko vajag. Sazāģēsim, nozāģēsim jaunu slāni, uzliksim, piemetināsim. Un skatīsimies, ko mums te vēl vajadzēs darīt. Kažiks man te metināja. Mēs visu sametinājām, un te bija jau pirmīt metināts, un mēs viņu vienkārši nopūtām ar grubulu, man tāda aizdoma. Un īsti nepārstrādājām šo vietu arī. Jo te bija jau metināts šeit. Līdz ar to, nu šitais metinājums laikam ilgi tomēr neizturēja 2 gadus un viņš bija beigts. Jo, nu, es te arī cēlu mašīnu un kur arī iespiedās, ticamāk, un tad līdz ar to viss aizgāja slikti. Mums ir kaut kāds šāds skats. Jāņem fleksis, jāslīpē nost, jāzāģē ārā un jāmetina jauna plāks un tā. Viss pārējais ir ļoti smuks. Es domāju, ka vienkārši mēs šito neaiztikām. Bijām vienkārši uzpūtīšu virsū, jo te bija metināts jau. Un atstājām kā bija. Vajadzēja uzreiz sataisīt šo arī domāt. Man ir attaisnojums gribēji, bet tevis tikt gribēji. Pa ceļam paķer puķis, bet paķer pērekliku. Es pie viņa nonācu pats, norauc pauris. Mani saprot 2 vairāki pāris paceni. Sapistu smaceni un pa pretējo apdzeni. Pasaki sev pats, kā pareizi vajadzēja. Es darīju, kā mācēju, nahuj tu traucēji. Neatkārtošu atkal, suka vienreiz jau pateicu. Domā, esi labāks par mani, nu tad apsveicu. Paliec tur, kur esi, sejā stāstu tev pabeidz. Es vakar baigi nevilku masku, tad šoreiz gan es vilkšu, jo man vienkārši viss sēja tagad niez un tādā garā. Tā kā uzreiz vilksim masku un metinās. Nu, Rusa ir vairāk vai mazāk visa novērsta, nosacīti, jo es atcerējos, ka man bija viens caurumiņš spānā, kurus vienmēr paslēja par paspāni, bet šoreiz vienkārši nelikšu paspāniņus, bet ar to vienkārši beidzot jāizmet. Nu, nav skaistākais darbs, jā, es zinu, man tur visu laiku dedzinājās ārā caurumus, viņi tur visu laiku mēģināja. Beigšu vienkārši neko teikt, bet, nu, jā. Nē, nu, pasēties, man šī gan ir labi sanāca. Nē, redzi? Tā kā, nu, jā. Es nevaru. Bet jā, es nolaidīšu tagad mašīnu nost, man jānoņem priekšējais rats un jāizmetina. Šeit viens caurumiņš tur iekšpusē. Nu, es to viņu parādīšu. Situācija pavisam vienkārši. Re, kur viens caurumiņš ir, un otrs, kas ir mūžība, ir šeit. Kuras vienmēr paslēpja ar paspānu, bet, nu. Vai zini, kas ir prospekt? Prospekt, tu zini manu rokrakstu. Nedzirdu, ko tu saki, jo sabufers lūks krata melnu pekšķi ļauj liesmu sārā kā no stobra. Prospekt lido virsū kā no stropa. Nekad nebūšu tas, kurš stilu nosaks. Stāv ārpus jaunās vecās skolas. Piekupinu kās, nomierinu domas. Uzpafo šo, jā, būsi norauts. Tavai mutavītei čisa noskaut. Esmu talantīgs dēls, pelnu godalts. Kamēr vana bija šitā nevar nomaukt. Jā, tu uzkāp uz botu, ka noslauk. Es vairs nevaru sagaidīt, jā. Es nevaru sagaidīt. Kādu pacēlāju, kurš varētu tikt, tādēļ we're gonna do it old fashion way. Uz zemes, jo ir pārāk labs laiks, lai gaidītu, izrītu to visu pacēlāju, lai dabūtu skati mašīnai, ja mēs iesim skati. Vai tu zini, kas ir prospekt? 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 Nesaprati, kas ir prospekti, paceni nav tikai parasti pothedi, bazūto kauns un kompleksi komplektā. Tagad dejo man klēpī bez komentāru, saprati momentā prospekti ahujev šīt, kā pārvalda brigādi, jau bija tāds iepast ir koledžā. Gatavo galvu, lai projektā atdotu visu, kā Korejā, rādi man cieņu kā mošajā. No 0 līdz 100 kā šosejā, samaļu repa, kā pierakstu skotltē, bufetē, būs jauna pusdiena kompleksā, lai arī gribētu daļa, bet repā nav ētikas kodeksā. Pauris mums strādā tik zibenīgi, visiem mokījiem pierikā, potera sals plus skeletus čopera. Viena pusi nost, liek tikai otra pusi, bet vēl jau uzliek stoks jebkurā gadījumā. Izpriecis vēl nebeidz. Vai tu zini, kas ir prospekt? Vai tu zini, kas ir prospekt? Vai tu zini, kas ir prospekt? Vai tu zini,
vai tu zini, kas ir prospekts? Zemes trīts, neapdanos process, uz mīnus, klots, monēs, sazīmē nebalkomāja portrēt, rādīja rotē, nepaņem šo rap, bet dzird pagalmos kā rotē. Šis ir salikts, būs tikai jāuztais atkal sporta savirza, uzlikšu atpakaļ ratu, nolaidīšu mašīnu lejā, var ķerties it kā pie otras puses. Jā, šitas izskatās ļoti drausmīgi. Ļoti drausmīgi. Nu, kā ir, tā ir, nu. Man vienkārši vajag skati. Nu, vakardien palika pārāk vēss un pārāk tumšs, lai turpinātu, tā kā mēs vienkārši izdomājam, ka mēs pabeigsim otru pusi šodien. Ceļam augšā un ņemam nost un mainam otru pusi. Mums nepiesai kopas, topas līdz, nevelkās copašs protests, sagriežam saplus kā čopas šops un sūtam mēs saņēram dropbox. Karos, kur salas pils, kara vīrs šajā postenī, attieksme pamatīgi, tagad tu zini, kas ir prospektī. Nu, šitā puse daudz ātrāk sagāja, ļoti labi, var likt otru pusi. Tā vienmēr ir, viena puse ļoti ilgiet, otra puse nāc čop un gatavs. Ņemam stoku, liekam visu stoku. DJ labvēlīgais krips. Yeah. Īsta pazemes mūzika. Mums precīzi šaut, prestižs daudz, vērtības daudz, tehniski daudz. Nu, mēs šito esam sadarījuši, bet mums joprojām ir hidri jānoņem nost. So, ņemsim visu jauksim ārā un ņemsim nost hidri. Brandīs skaup, pēnis tu haus, bet mēs nemīlam āls. Baigs vizī sēdienā, mani krūs tur nav nestī, vientuļa dvēseles smagi meklē mūs pilnē nesī darbā būt pirmdien nesī. Zini, man šita reāli būs daudz grūtāk un čakarīgāk, bet es par to izdarīju neņemot ārā šito visu panelu. Noņem tikai apakšu, šito sānu, jā. Un tad es vienkārši kaut kādā veidā tiku pie tām 4 skrūvēm un attaisīju vaļā viņu. Motora telpā ir jāpārmaina atpakaļ uz oriģinālu trubām un tad ar gaisotrībējumus. Nu, oriģinālā truba man arī ir, reku šī te, jāatpako tikai vaļā. Un tad man būs jānoņem šis brīnums un apakšējais brīnums. Atliek otrs. Mums precīzi šaut, prestižs daudz, vērtības daudz, tehniski daudz, mums nepis klauds, zepīri gauts, jums balss raus, jums ļēvīs klaus, mums bremš nav, nemis brauc, Berlīns pauz. Hidra? Kāda hidra? Nesaprotu, par ko jūs runājat. Ļoti efektīvi un viegli. Nu, rūcītes tikko paņēmu un pievilku. Šis ir daudz labāk, es neiešu to šeinu pievilku, jo man tāds iet, ka tur aizmugurē vajadzētu būt viss ok, plus vēl ielikt atpakaļ plastmasas. Jauna diena, jauna lieta, ko jāizdara. Jāatgaiso bremzes, tādēļ mēs pasaucām saulīti, lai mums palīdz. Plus vēl aizbrauksim pakaļ dot 4 vēl. Hello, my friends! Aizbrauksim pakaļ dot 4. Nopirksim trubiņu priekš atgaisošanas. Iebrauksim pie Mārtiņa pačkot un 1 diametru priekš reikas. Un es neaiztaisīju mājādurus. Jāiztais mājādurus. Sezam open. Šī idejas, ko es gribu izdarīt, tas ir atrast stūras supu, Audi, kurš man ir virsū pašlaik. Un mēs kaut kādu laiku viņu apakaļ viņam dabūjām. Un viņš kaut kur viņu nolika. Es zinu, ka te kaut kur jābūt. Un es gribu nomērīt trubas diametru. Jūs mēģināt atrast kaut kādā googlē kaut kādus diametrus, bet nevarēja atrast. Kroči, ko man īsti vajadzēja, bija šī vieta. Šī trubas vieta, tas laikam ir pienākušies, laikam, cik es atceros. Varbūt ir jauts. Tur sanāk veseli 16 mm. Līdz ar to man vajag 16 mm iekšējā diametra trubu priekš eļošanas. Jo no turienes pilnīgi viss, man liekas, izlīja ārā no reikas pačuka. Dabūjām izmēru, braucam pakaļ dot 4. Glāzi ar džinu domān mārlejas plif, puiks var ārstē, tikai šāvēju ar svinu nepis kāpeiku žigulu un tavējos tituls. Lapu grābēju būt labāk mācījies likums, kā vizuls uzmanību alts. Paldies saulītim. Atgaisojām bremzes, viss kārtībā. Ļoti priecīgs esmu, ka man ir šādas atgaisošanas skrūves. Nav nekādas problēmas atskrūvēt tās un atgaisot sistēmu. Mums ir jāmaina eļošanas, aizījušos eļošanas truba no turbo uz dzinēju. Un man vajadzēja visus fittingus, plus vēl pašu trubu, plus vēl jaunu flanci pie turbo. Es pajautāju Jānim, vai viņš man var izpalīdzēt, ka man vajag to un to. Tad viņš man dabūja trackdayā 1 dienas laikā pilnīgi visu. Un tas vienkārši ātrums ir fenomenāls, es nevaru, es nezinu, ko lai vēl pasaka. Bet maksimāli liels paldies viņam, tādēļ mēs šodien brauksim pakaļ
tam visam pasākumam, lai mēs rītdien varētu ņemt un mainīt to. Plus vēl kaut kad drīzumā arī būs jāpasūt arī eļļa. Vispār dzinējumi jānomaina eļļa. Jā, mēs braucam tagad pie Mārtiņa vēl klāt, jo mēs arī viņam brauksim pakaļ visādiem foršiem žurkas labumiem uz Rīgu. Tā kā laižam pie viņa, savācam viņu un braucam pakaļ viņam vēl lietām. Look at this dude! Look at this dude! Look at this dude! What the fuck? Pagaid. Pastāstīs tev vēl? Pagaid. No. Jānotiek kamera. Aha, vajadzētu. No tevis varbūt tās arī? Nē, man būs labi. Nu, ja visi atcerās, kas ko, kā, kāpēc, tad nekas nav dīši mainījies, jā. Jā, žurka joprojām pieder. Pieder man, bet tur ir bišķi mainījies motors, bet tas tā ir pienācis laiks upgradeoties. Bišķi, bet man viņi ir pārdošanā. Man vienkārši stulbs idejas. Man ķipa nav, ir kur naudu un tērēt, bet nav kur naudu tērēt, tāpēc. Tādēļ braucam tērēt naudu stulbām lietām, ir tīpaši žurkai. To mēs vēlāk redzēsim. Nu, ja Laurīts nenoliks atkal kameru un nebūs putekļu kā... Nē, pietiek. Jā? Pietiek? Tiešām? Nu, mēs skrienam no viens vietas uz otru vietu. Es spēlētu vepā, es nāku ar flow, tādu rentablu, vai jaunu beņķādas, es lai nekādas. Es par daudz naudas Labais! It's alive, motherfuckers! Jā, draugs! Look at this beautiful thing. Look at this beautiful... Look at this and this. Pačakojiet vienkārši. Es vakar palūdzu un šodien jau dabūju. What the hell? Būs mums silīgi trubi. Nu salaudz, visu salaudz. Tu man pārsteidz, bļā, ar M-bumperi? Neskrāpēju jaunu detaļu, bļā. Zdarā, metinātāji. Nikaks prasīja, lai tu man palīdzi uzfilmēt timelapsu, un tu tā vēl joprojām Ko viņš jau teica? Viņš prasīja, lai tu palīdzi man uzfilmēt timelapsu. Es jau tev sestdien teicu. A, kāpēc man neatbildēji? Fuj, neatgādināji. Masķir. Īstenībā es dzirdēju, ļoti eleganti es uztaisījis visu. Žēl, kas nebija pietiekami ātri šeit, lai atbrautu, kad nofilmētu, kā tur izskatās iekšpusē. Es ir bildi par Parād Pagad, tur nedrīkst. Tur stīlīgi. Viss no iekšas cinku, profesionāli. Pastīsimies apakšā, kas no... Kāpēc? Kāpēc nevar? Kāpēc nevar? Nav ready product. Tagad var? Nav ready product. Kad varēs? Kad varēs? Me when Jun with flexen. Karavīrs no salas pils, ķieģeļ mūri stāv, prospekti zini mūsu vārdu. Karavīrs no salas pils, ķieģeļ mūri stāv, neizkustināt un neizsist ar āmuru. Karavīrs no salas pils, ķieģeļ mūri stāv, prospekti zini mūsu vārdu. Karavīrs no salas pils, ķieģeļ mūri stāv, neizkustināt un neizsist ar āmuru. Karavīrs no salas pils, ķieģeļ mūri stāv, prospekti zini mūsu vārdu. Nu, izstās stilīgi, jā. Izstās stilīgi. Man patīk. Nu, kroči, šitā ir puse ir ķiperi gatava, vai ne? Bet, nu, te vajadzēs trīnieku flāns. Es nav tā kā, bļa, Laurīša mašīnai skrūvēt, bļa. Nē, man tā nebija. Aizmugurē varbūt bija. Varbūt bišķīt tikai varbūt. Degums rāļ, man vajag, lai flabi samet slīvi, jau neatstāj savu behu zvāri. Tikko papēc bīcept, jau nu kreku vāri, veci tas ir pīzēts, veci zvāri. Karavīrs no salas pils, ķieģeļ mūri stāv, prospekti zini mūsu vārdu. Karavīrs no salas pils, ķieģeļ mūri stāv, neizkustināt un neizsist ar āmuru. Karavīrs no salas... Nu, kā jau runājām, mums jānomaina ir turbo eļošanas aizējušā truba. Paldies liels Jānim, jo mēs esam dabūjuši trubu, mēs esam dabūjuši fitingus, mēs esam dabūjuši flancīti.
Mēģināsim šodien savienot šito visu pasākumu. Ja nu tu neesi nekad to darījis, tad es arī neesmu to nekad darījis. Iemācīsimies abi divi kopā. Pa cik esmu sapratis un pa cik man pastāstīja, šī daļa ir tā, kur skrūvējas pie pašas trubas. Šo noskrūvē nos, iekšā ir šāds brīnums, un tad tu vienkārši viņu savieno kopā. Realistiski viņš izskatās, kad ir uz trubas, šādi. Vienu galu tu uzliec virsū, otru galu, kas ir šis. Šito brīnumu kaut kā iespēdiņu iekšā, līdz ar to iekšējo gropīti. O, varētu redzēt īstenībā tagad. Kroči, tu čēnēt viņu iespēdi iekšā, uzmauc šito galu, uzmauc otru galu, šo galu liec iekšā te, iespēdiņu iekšā, savieno, saskrūvē, gatavs. Bam, tik vienkārši. Boom, that's it. Paņem pieskrūvē klāt pie flanča, mauc virsū uz mašīnas. Un pieliec pēc tam otru pusi vēl. Nu, ir diezgan grūti parādīt, cik man tur maz vietas ir, bet, nu, es mēģināšu kaut kā. Ir jātiek, lūk šeit, tur. Un vismaz no otras puses tev vismaz daudz vieglāk ir tikt. Nu, viens rūtuņi būs ārā jau. Nu, ņemsim sākumā šitos tur. Nu, man ir tik ļoti saspiesta roku, un es varu vot šādi te. Es nezinu, vai redz, bet es te knapi skrūvēju to skrūvaļā. Kas skrūvējas ārā. Yes. Beautiful. Tā. Ok, šitā tā, pieņemsim šitā tā. Otru skrūvīti mēs arī esam dabūjuši ārā. Pat sakot, trubu esam noņēmuši. Nu, tā kā mums sanāca druskuņi iepauzēt ar turbīnas aizējošo eļošanas trubu, jo mums bija nepareizais flancis, tad mēs esam dabūjuši īsto flanci. Tūlņi ietestēsim, vai šis ir īstais, vajadzētu arī būt īstajam. Te ir klāt vēl blīvi tam visam klāt. Un vēl divas skrūvas, tad mēs varam likt šo brīnumu. Nu, flancis mums te ir ideāli. Tagad tikai ir jāpievelk, var uzlikt. Varēs uzlikt tūliņā pašu trubu virsū un pasīties, cik mums daudz būs jānozāģē, lai tiktu līdz pašam dzinējam. Es te jau pačakarējos bišķiņ, pamēģināt saprast, ar kuru pusi man likt to trubu. Mana situācija pašlaik izstās šādi. Ir vaina opcija vilkt pa šajieni, vai arī pa priekšpusi dzēsē trubai un pēc tam aizvilkt turien. Īstais jautājums būs tagad tūliņ. Cik daudz man jāzāģē nost? Nu, būs jāzāģē pa bišķiņu, visticamāk. Noteikti. Negribu pa daudz nozāģēt nejauši. Un tad būs par velti trubu. Kaut kādu pirmo punktu, kas ir šeit. Ņemsim šitā desākumā un nozāģēsim uzreiz pa taisno, jo šis jau būs daudz pamāts un šitais būs tīri ok jau. Bet, ja jūs gribētu redzēt, kas bija man pirmīt tur virsū, tad man bija kaut kas pilnīgs homēds un pilnīgs sūds no godīgi sakot. Bijām uztaisījuši tādu flanci. Tad aizgāja parasta truba, tad aizgāja fittings šajien. Nu jā, un var redzēt, ka te ir tās labs slānis visādiem sūdiem. Es nozāģēju to trubu, tagad šeit viņa baigi īstā. Es ļoti ceru, ka es nenozāģēju pa daudz. Un gan jau, ka nenozāģēju. Aļona! Hello, labdien! Hello, labdien! Noteikta mērīšana 101 reizi un likšana virsū, ņemšana nost, lai dabūtu īsto izmēru. Stīlīgi. 4 laikam griezieniem truba ir gatava, tikai te vēl bišķiņ jāpievelk un viss būs ok. Kaut kā salikām. Jā, ir jau tumšs. Sanāca noņemt nost filtru. Jā, flancis ir pieskrūvēts, tad mums aiziet eļošanas aizējošā truba. Jā, un tad no apakšas mēs varam redzēt šeit klāt. Jauna diena, jauna lieta, ko izdarīt. Mums jānomaina šitā truba, kas ir uz pastiprinātāju, kas aiziet no reikas, un viņa man te visu laiku sulo. Es ceru, ka sanāks nomainīt vienkārši trubu, un tad viņa vairs nesulos. Es pieļauju domu, ka vienkārši truba ir slikta. Nu, šīs lai mums izpilst. Kā es tikšu pie šīs pačaka augšējās trubas. Mēs dabūjām divas jaunas trubas. Iepriekšējā maziņā truba, nu viņa te deformējās. Šeit tā. Līdz ar to es gribēšu to arī nomainīt. Divas jaunas.
kuras jau sagriezu. Cerams, ka īstajos izmēros, to viņi likšu virsū, un tad varēs likt atpakaļ visu, saskrūvēt, ieliet ATF, un reika cerams, ka mums vairs nesalos. Ļoti cerams. Ļoti cerams. Zinu, nemeloši, bet šitas bija ļoti annoying, jo tā mazā truba, kas ir šī te, viņa nepadevās nemaz man. Un negribējās viņai uzmaukt, bet kas kaut kādā veidā uzmauc un pieskrūvēja, saskrūvēja tagad visu. Par drošu liet iekšā ATF un skatīties, vai mums kaut kas pilēs ārā vai nepilēs. Jāuzmauc bišķi brake cleaners uz šīm vietām un vēl tai vietai. Jā, lai pastītos, lai saprastu, vai mums kaut kas tur pilēs ārā vai nepilēs. Bet sākumā vispār jāielēs šķidrums pats. Domāju, ka pietirināsim mašīnu. Bišķi parūc, profilaksē. Fucking love it. Es nevaru. Ūdens. 6. podā un 5. noteikti, jo pirmīt lija un man vienmēr tur rodas ūdens. Visi podu nesit. Nē, nu okei. Paliek priekš skates, saregulēt savirs bišķiņu, tev uz patas vietas nomainīt difu, pieregulēt lampas un ar braukt skati. Labi, vēl tikko atcerējos, ka jāpieliek vēl persā stūri ar airbagu, plus vēl tauri jāpiemetina kaut kur, vai arī jāpieskrūvē. Bet, tie jau dzīves sīkumi. Es visu aiztaisīju, visu izdarīju, laikam. Es domāju, ka ar šo mēs pašlaik arī noslēgsim. Mums ir palicis tikai nomainīt difu, priekš skates, un cerams, ka nākamdēļ jau brauksim skatu un dabūsim to skati visticamāk noteikti uz mēnesi, nevis uz gadu. Un tad mēģināsim salabot, lai dabūtu uz gadu. Kaut kā tā. Tad jau tiekās nākamajā vidikā. Cerams, ka kaut kad arī drīz.